Likumi ir priekš visiem, un mums tie ir jāzina. Ja mēs nelietojam rokas vai kājas, tās atrofējas. Ja mēs nelietojam smadzenes, tās noveco un atrofējas. Ja mēs to visu kopā nelietojam, mēs slinkojam, un tas kļūst nederīgs, un arī ir kā atkritumi. Bet smadzenēm ir jāuzņem pareiza informācija. Ja tā ir nepareiza un nederīga, tad arī tā informācija ir atkritumi. Ja mēs nepielietojam un neizmantojam ticību Dievam, tad tā ir nekam nederīga. Bet cilvēka dvēsele un miesa visu laiku tiec pēc atpūtas, un tad atkal atpūtas no atpūtas. Tā mēs dzīvi notērējam veltīgi. To, ko mēs darām tagad un patreiz, parāda mūsu dzīves darbību. Mēs nezinām ne dienu, ne stundu, kad mēs atstāsim savu ķermeni. Dievs mums dod baznīcu, lai mēs tajā darbotos un izmantotu tās žēlastību pret mums. Mums jāuzņem pareiza informācija, kas ir Dieva vārds. Tad ar mūsu smadzenēm un dzīvi viss būs kārtībā. Dieva likumi darbojas gan garīgi, gan fiziski.